kas ar jums ir noticis. Es jūs aicinu vienkārši apdomājieties, vai jums vispār ir šodien jūsu vēlētāju mandāts nobalsot par to, ka iedzīvotājiem viss sadārdzināsies dēļ jūsu zaļā kursa, kas nav vispār, tas ir kurs uz nekurieni. Nu taču atveriet acis, padomājiet, ko jūs darat. Vai vispār vēlētājs jums ir devis mandātu balsot par to dārdzību, ko jūs ar šo te zaļo kursu pārmērīgo? Vai jums ir mandāts, ka jūs viņiem uzkraujat to smagumu? Jo skaidrs, ka iedzīvotājs gala beigās par to visu samaksās. Par to degvielas kāpu, kurš par to maksās? Jums ir mandāts no viņiem šodien nobalsot par to. Jūs vienkārši dzenat cauri visiem iespējamiem līdzekļiem nesasniedzamus mērķus. Un šeit jau runāju par piesauci jau šī te likuma, divus autors likuma tēvus ar mērķiem, kurus nākat aizstāvēt. Viens ir Patmalnieku kungs ar savu mērķi, kas bija Oiks. Kurš tagad ir Oiks? Nesaukšu to vietu, jā. Un jūs vēl dabūsiet trūkties par to, jo advokātu kompānija, kas šobrīd strādā pie Oika atgūšanas, es domāju, es novēlu, lai viss viņiem sanāk. Un es novēlu arī, lai kāds, kas sēž maskā, tur šodien sēdētu par šito te afēru. Reāli novēlu, no visas sirds. Un otrs likuma tēvs ar savu sasniedzamo mērķi ir Rail Baltics. Un kas tad mums ir tas? Katru dienu varam braukt garām, paskatīties vientuļo pāli.